Krievkalna zvaigžņu ansamblis. Aplausi viņiem! Atgādinu noteikumus, ka jūs varat balsot līdz pat svētdienas vakaram par sev tīkamo šī konkursa dalībnieku, lai nākošajā nedēļā mēs noskaidrotu, kurš šovā paliks un cīnīsies par galveno balvu mācībām Modernās mūzikas institūtā Londonā, kurš, diemžēl, pametīs šo šovu. Bet ir pienācis arī man tāds brīdis, kad kā arī es tikai pirmo reizi šoreiz stājos kameru priekšā, lai mēģinātu vadīt TV šovu. Un tieši tāpat kā par mūziķiem, arī gaidu es par sevi komentārus un arī vērtējumu. Lūdzu, Raimonda. Es domāju, ka tev priekš pirmās reizes tik labi sanāca, ja? Galvenais, kas tev ir tas motors, kas ir vajadzīgs vakara vadītājam, jeb šovu vadītājam. Var aiziedāt garām kādu noti, var pārteikties, ja? Bet tas viss nāks ar pieredzi. Vairāk pasākums tu vadīsi, mazāk pārteiksies, ja? Galvenais, ka tev ir pozitīva attieksme, enerģija, šarms, izskats. Teikšu tā, vai ne? Es domāju, ka tev kā vadītājiem liela nākotne. Paldies par 10. Tas ir mans pirmais 10. O jā, lūdzu. Manuprāt, viss ir kārtībā. Vārds var saprast, ko tu saki. Tas ir galvenais. Tas jau dikcija. Asums arī smaids kārtībā. 10 paldies! Es domāju, ka tu esi tā ritīgi gatavojies šitam te iznācienam, jā. Tā kā jau Ojārs teica, nekad pats galvenais no vadītājiem, lai viņš kaut ko tur neburbuļot zem deguna, jā. Tu esi ritīgi tam visam gatavojies, es redzu, tu pat esi kaut kur Alpos pabijis, vai ne? Šī laikā jau tik... Ko tas Grims mūsdienās tik nedara? Un es domāju, ka viss ir kārtībā. Galvenais viss tā, visu to pareizi ļoti dara, vai ne? Ja pārteikšanās, es vispār uzskatu, ka arī dziedātājiem pārdziedāt vai nenodziedāt to, tas absolūti nenozīmē, ka viņš jau ir uzreiz mīnusies iekšā. Es domāju, ka viss kārtībā. Paldies par 10! Iepriekšējos koncertus vadīja sekojoši debitanti. Rīgas Viļņu reklāmas menedžere Egija, Āgenskalna ģimnāzijas teju absolvente Monta, Mareks no dienas abonēšanas centra, bijusī modele Evita, uzņēmēja Diāna. Komentārus un vērtējumus par šova vadītāju debijām veiciet portālā Draugiem LV sadaļā Latvijas talants. Pirms vērtējiet, atceraties, viņiem tā bija pirmā reize. Bet vēlreiz atgādinu, ka jūs varat balsot par visiem šiem dalībniekiem līdz pat svētdienas vakaram. Aiziet! Visus dalībniekus aicinu šeit priekšā! Un tiekamies atkal pēc nedēļas konkursā šovā Latvijas talants 2008. Un sekojiet līdz norisēm un galvenais balsojiet. Un redzēs, kurš tad uzvarēs. Lai jums veiksmīgi diena, bet pirms tam bija vēl viens stāsts par vienu dalībnieku, kuram galīgi neveicās ar dziesmu mācīšanos, kad pedagogs jau prasīja nospēlēt savu noti. To viņš vien zināja, kā teikt, iekšā ir, bet ārā nenāk. Tālūk, bet šī dalībnieks vairs nav starp šova finālistiem un koncerta dalībniekiem. Vēlreiz aplausi uz tikšanos citās reizēs.